Dzejoļu grāmatas, nometnes, pasākumi, spēles. Tas ir pienesums Ikšķeles novada kultūrvidē, kas veikts īstenojot pašvaldības izsludināto konkursu kultūras un izglītības projektu finansēšanai. Kā norāda pašvaldības kultūras speciāliste Dace Mistre, lielākais un redzamākais projekts ir vasarā tapusi īsfilma Ikšķelei 825. 2010. gadā Ikšķeles novada pašvaldība izsludināja kultūras un izglītības projektu konkursu, kura mērķis bija fizisko un juridisku personu iniciatīvas veicināšana, kultūras procesu jaunradē, pilnveidošanā. Kopumā šajā gada laikā tika iesniegti 25 projekti. Projekts tika izsludināts 4 kārtās, un kopumā bija 25 projekti, no kuriem tika atbalstīti 10. Kopējā summa atbalstām bija 11 990 lati. Uzstādītais mērķis ir sasniegts, jo projekti ir ļoti dažādi. Katrs ir devis ieguldījumu kultūras nozares attīstībā, uzskata Dace Mistre. Projekts tiks turpināts arī šogad, tiesa ar dažādām izmaiņām. Samazināts gan konkursu skaits, gan pieejamais finansu apjoms, kā arī mainīti kritēriji. Finansējums netiks piešķirts projektiem, kuri nav aktuāli Ikšķeles novadam un tās iedzīvotājiem, kā arī pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem un, protams, organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai. Tās ir tās sadaļas, kur netiks piešķirta šī nauda finansējums. 2011. gadā Ikšķeles novada iedzīvotāju iniciatīvu projektu realizēšanai tiks piešķirti 6000 latu. Konkurss notiks 2 reizes gadā, un pirmā kārta tiks izsludināta martā. Labotais kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums tiks apstiprināts 26. janvāra Ikšķeles domas sēdē. Zanda Tereško, Ogres televīzija.